Tā. Labdien visiem! Turpinām otro paneļa diskusiju. Tā ir sagadījies, ka kungu kompānijā tikai par nākošajām ērēķinu aktualitātēm. Jā, šajā diskusijā mums piedalīsies Jānis Upmanis, vidi ģenerāldirektors vietnieks, tālāk Raivo Pede, Latvijas grāmatvedības asociācijas valdes loceklis un svarīgi ne tikai teorētiķis, bet arī praktiķis, jo ikdienā nodarbojās ar grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanu. Un mums tālāk ir ērēķinu operatori Edgars Rasts no Unified Post un Mārtiņš Eikens no Telema. Jā, un Andris Gulbis, Jumis Pro, produktu attīstības vadītājs. Tātad, sāksim ar pirmo jautājumu Jānim, jo tomēr, kā saka, kontrola pāraudzībā. Jā, varbūt tad arī ieskicē vēlreiz mums diskusijā, kāda tad ir šobrīd tā vidu loma vispār šajā ērēķinu procesā Latvijā. Jā, tad, kā pieminēja arī iepriekš, tad, principā, kopš pagājušā gada vidi ir centrālā iestāde, kas Latvijā pieskata un uzrauga un koordinē visus ērēķinu ieviešanas jautājumus. Tas tā būtu ļoti īsi, lakoniski. Mums iekšēji jāsaka tā, ka mums ir, protams, savi iekšējie projekti, kā mēs attīstam savas sistēmas, uzlabojam funkcionalitāti, un tad, protams, dažādas citas aktivitātes, kur mēs gan sadarbojamies ar nozari, ar dažādām asociācijām, gan sadarbojamies ar VDA un skatāmies, kā uzlabot risinājumu Latvija LV, un daudzi citi jautājumi, kurus mēs cenšamies kopīgi skatīties, koordinēt. Populārākais jautājums šobrīd ir noteikti par EDS un ērēķiniem. Jā, varbūt pastāsti, kā jums ir pirmā pieredze to un kas ir tie lielākie izaicinājumi šobrīd? Kolēģis arī pirms brīža rādīja prezentāciju, arī statistiku nedaudz. Tad šobrīd februārī laikam bija tuvu pie 180,000 ērēķinu ienākuši EDS-ā. Tā ka izstāsta, ka tas cipars aug un drīz sasniegsim 200,000 rēķinu mēnesī. Lielākā problēma, tur vairāki jautājumi un visādi tehniski jautājumi, nianses arī, un esam atklājuši, ka kaut arī gadu jau lietojam visu Latvijā ērēķinus, tomēr ir diezgan daudz tehniski jautājumi, ir diezgan daudz rēķini, kas ienāk ar kaut kāda validātora neizturēšanu, ar XML problēmu vai Xematronu problēmu, tad mēs gan ar Unified Postu, piemēram, gan ar citiem gan klientiem, gan sadarbības partneriem skatāmies, ko vajag uzlabot, kam vajag kādu informāciju pamainīt. Es domāju, ka tas ir tāds lielākais, kā mēs varam visi kopā pēc iespējas labāk, ātrāk, efektīvāk nonākt pie tiešām pareiziem un labiem tehniskiem risinājumiem. Un tur varbūt jau minēja prezentācijā, bet ja kāds pieslēdzies tagad, varbūt tādā atkārtošanai no klientiem, lietotājiem bieži vien ir dzirdēts arī mums te jautājumi nāca iekšā, ka nevar tu, ja esi PVN nemaksātājs, nevar neko iesniegt EDS-ā. Tāds fakts bija, jā, kā tur ir prognozes, vai ir kaut kāds zināms laika skalas, kad šis varētu arī būt jau sakārtos, lai tie klienti nomierinās, lai nav satraukti, lai viņiem viss ir kārtībā. Problēma bija. Uz sitienu datumu. Man galvā likās, ka tam ir jābūt jau atrisinātam, ja saka, ka vēl nav atrisināts, tad tam jābūt burtiski vai nu šomēnes vai vēlākais aprīļa sākumā. Bet jā, bija neliela problēma ar PVN nemaksātājiem, ar tiem ērēķiniem, bet arī šīs problēmas mēs savā pusē ir kāda problēma, ko mēs varam atrisināt, mēs viņu atrisinām un šos rēķinus ielasam sistēmā vēlreiz iekšā. Galvenais, ka nekas nekur nebūs pazudis. Viss, kas šobrīd ir sūtīts, ja viņš nav aizgājis, tad viņš būs un viss kārtībā. Kas galvenais, tad par šo jautājums tiek risināts un gaidam, ja vēl nevar, varbūt jau šonadēļ ir tas jau atrisināts, tā kā pārbaudam, visam ir jābūt kārtībā. Un vēl ar grāmatvežiem runājot, ir tāds grāmatvežu lielākā satraukums, par ko ir, kad viņi tagad tiek rēķini, tiek aizsūtīti uz EDS-u, un ir izskanējis tas, ka tas ir PVN deklarācijai. Un tad, protams, grāmatvedim ir daudz nianses, kur viņš saka, kā var uztaisīt PVN deklarāciju, ja tur nav čeki, ja tur nav zināms, kā ir sagrāmatots, vai tas ir auto vai reprezentācijas rēķins. Vai tad tas pamatmērķis ir tā deklarācija, vai tas ir tas ilgtermiņa mērķis, uz ko mēs ejam, un tad, kas tad ir tas īstermiņa, varbūt var ieskicēt? Tad, teiks tā, nebiju pašos pirmsākumos iesaistīts, kad par ērēķiniem tika diskutēts Latvijā, bet, protams, viens no pirmajiem mērķiem, kāpēc vispār par ērēķiniem tika diskutēts, bija ēna ekonomika.
Un, attiecīgi, tajā laikā arī tika spriests un diskutēts, kādi ir tie labumi, tā pievienotā vērtība no e-rēķiniem. Un kā viens no tādiem burkāniem vai labumiem uzņēmumiem, protams, ir šī PVN deklarācija. Tātad tiem uzņēmumiem, kuri šodien taisa PVN deklarācija ar roku, kuri neizmanto kaut kādus automātiskus importus, tiem būs šāda papildus funkcionalitāte, ka varēs pielasīt datus PVN deklarācijā no šiem e-rēķiniem, kas ir saņemti vai izsūtīti un kur vidam ir informācija par to. Šo funkcionalitāti varēs izmantot, varēs neizmantot. Tā ir tāda viena lieta, kas būs kaut kad laikam marta beigās, ja nemaldos. Bet man liekas, ka mums visiem kopā jāstāsta, kā mēs ar e-rēķiniem varam padarīt mums visiem dzīvi vienkāršāko, ar automatizācijām, ar tā kā virzību uz šo reālu laika ekonomiku un reālu laika nodokļiem un tam līdzīgi. Jā. Vēl pāris populāras lietas par EDS-u ir, kā tur ar to pazīmi apmaksāts, ko lietotāji mums te raksta arī atbalsta, kas ar to, vai tad katrs rēķins būs jāatzīmē apmaksāts, ja? Tad kas ar to tur ir domāts varbūt? Veidojot visas šīs sistēmas, jāatzīst, ka ir kaut kādas lietas, kas ir bijušas varbūt nelīdz galam pareizi izdomātas. Un ieklausoties gan Raivo, gan citos sadarbības partneros un dzirdot tos komentārus par to konkrēto lauku, esam sapratuši, ka tas ir jāmaina un tur būs izmaiņas. Ja? Tātad šis konkrētais lauks tajā e-rēķinu pārskatā nebūs vairāk, bet tur būs attiecīgi informācija par to, kāda veida rēķins tas ir. Vai tas ir rēķins, kredītrēķins, avans rēķins un tam līdzīgi. Jā, noslēdzot varbūt vēl par tādām EDS specifiskām lietām, kas ir dzirdētas, tad, ja sūtam e-rēķinu uz valsts sektoru, mēs izmantojam e-adresi vienā no vairākajiem e-adreses izmantošanas variantiem, un zinām, ka e-adrese visus rēķinus jau nodod vidām. Bet bieži vien cilvēkiem ir tā sajūta, ka labāk izdarījuši 2 reizes, 3 reizes, un tad var būt tāds variants, ka viņš var pat manuāli iet EDS-ā un ielikt, un ja vēl lieto e-rēķinu operātoru vai sūtītāja sistēma jau sākusi, jau ģenerēt. Vai tas šobrīd rada kādu problēmu vidpusē, vai, ja grib tā darīt, lai dara, vai tomēr, lai uzņēmumiem svarīgi, ka pasakot līdzi, kā saka, nepiedrazot, bet neiedot vienu rēķinu 2, 3 un varbūt arī pa 4 reizes var atrast variants, kā to izdarīt. Mēs janvāra sākumā saskārāmies ar to, ka nāk iekšā ļoti liels daudzums duplikātu, un tad pirmā doma bija, vai tiešām viss ir kārtībā, kāpēc nāk daudz duplikāti, vai nav kaut kāda tehniska problēma. Bet tas, ko tu saki, jā, tā tad ir rēķini, kas nāk dubultā, arī runājam nesen ar Edgaru, ka ir rēķini, kas nāk gan caur operātoru, gan caur e-adresi pēc tam. Vidam tas nekādas lielas problēmas šobrīd nesagādā. Mēs saglabājam pilnīgi visas šos duplikātus. Pagaidām mums tas tehnisks izaicinājums nerada, bet arī visiem nodokļu maksātājiem būs tāds atsevišķs skats, kur viņi varēs redzēt savus e-rēķinus, gan tos pareizos saņemtos izrakstītos, gan tos, kas ir ienākuši ar kaut kādu kļūdu. Attiecīgi, tie, kas ir duplikāti, tie arī tad parādīsies šajā pārskatā. Varēs redzēt, ka iespējams kāds rēķins sūtīts 2 vai 5, vai reizēm pat 10 reizes esot sūtīti duplikāti. Viss kārtībā, tad izķersiet un uz to deklarāciju, tad tur aizies. Pirmais rēķins ielasās un pārējie nāk iekšā vienkārši paziņojumu, ka tas ir duplikāts. Skaidrs, katrā gadījumā sūtīt jūs lietotāji drīkstat, bet atcerieties, ja jūs, kā es minēju iepriekš, e-rēķinu XML-ā iepakosiet vēl visus atļautos pielikumus un uztaisīsiet viņu, kā saka, pietiekoši smagu, jo viss saturs ir jāpiegādā. Noteikti kādā brīdī varētu arī viss nebūt priecīgs, kad ir daudz lielu apjomu rēķinu, lieliem pielikumiem. Tādēļ skatāmies. Labāk atsūtīt dubultā, nekā neatsūtīt. Bet pacenšamies, pasakojam līdzi, ja tur, kur jūs sūtat, tad pasakojiet, kā tas rēķins aiziet, lai jums ir pašiem arī pēc tam mazāk satraukumi. Paturpināsim tālāk ar e-rēķinu operatoriem. Edgar, kāda šobrīd tā situācija Latvijā ir no e-rēķinu operatoru skatu punktā? Kā mums notiek, kā mums veicās? Veicās palēnām. Kopumā, ja mēs runājam par tiem uzņēmumiem, kas sadarbojās ar valsts sektoru un pārsvarā tie ir tādi drusku lielāki uzņēmumi, tad tur tā situācija ir pietiekami laba. Tad ir atrasts veids,
vai tas būtu caur integrācijām, vai caur e-adresi, vai arī šobrīd vēl caur e-pastu. Tas rēķins valsts sektoram pārsvarā tiek nogādāts. Ir, protams, atsevišķi izņēmumu gadījumi, ka tas vēl tā nestrādā, bet mēs lēnā garā virzamies pareizajā virzienā. Tā kā, ja mēs skatāmies to obligāto prasību, kas ir no šī gada 1. janvāra, ka šiem rēķiniem jābūt arī noziņotiem valsts ieņēmumu dienestā, tad mēs arī zinām, ka plus mīnus 200,000 šie rēķini vai 180,000 rēķini jau ir nonākuši tur, kur viņiem bija jābūt. Tā kā kopumā mēs varam teikt, ka tā sistēma strādā. Protams, ka kā jebkurai sistēmai, jebkuram risinājumam ir lietas, kuras ir jāpielabo, jāpieslīpē, bet mums kā operatoram liekas, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Kā ir tā situācija tajā saucamajā B2B, ja biznesa situācijā? Jo mums ar kolēģiem ir pilnīgi tāda diezgan diametrāli pretēja tā statistika, kad publiskais sektors, valsts sektors lielie kaut ko dara, un publiskam sektoram jau nav izvēles, viņiem ir obligāti, lielie arī dara, bet attiecīgi maziņie, un tad tas vidējais sektora lielums ir tā zona, kur tad ir tā pārējā, ka tie maziņie, viņi pagaidām nedomā par to. Viņiem fokus ir 28. gada 1. janvāris. Kā no tavas puses novērots, kā ir aktivitāte tajā privātajā sektorā? Jā, un tā tiešām ir, kā tu saki. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka mazajiem uzņēmumam līdz tam 28. gadam vispār vēl ir jāizdzīvo, ja, un tā ir pirmā prioritāte, un e-rēķini ir tikai kāda 6., 7., 8. iespējams. Bet tas nav nekas jauns, un īstenībā, ja mēs paskatāmies, kā tas notiek Eiropā, tad praktiski visās valstīs tas notiek vienādi. Ja, mazais uzņēmējs domā par ienākošajām prasībām tikai 2, 3, 4 mēneši, varbūt labākajā gadījumā pirms šī saucamā deadline, jeb termiņa iestāšanās. Ļoti labs piemērs ir, pieņemsim, šī pati Beļģija, kurai no 26. gada 1. janvāra attiecīgi ir e-rēķini kā obligāta prasība B2B segmentā, ja biznesam. Un tur īstenībā lielākā klientu plūsma vai lielākā daļa jautājumi sāka nākt iekšā novembra beigās. Ja, kad tas mazais uzņēmējs sāk saprast, ka pagaid, no 1. janvāra man tur kaut kas mainās, kas tieši man mainās. Tā kā es domāju, ka tās paralēles mēs varam vilkt līdzīgi arī pie mums, un būs diezgan liels darbs jāiegulda, lai sabiedrību un uzņēmējus kopumā izglītotu un šo problēmas nopietnību vai paceltu un mēģinātu šo termiņu pabīdīt no novembra beigām vismaz uz septembri, ja, lai mēs sākam drusku laicīgāk domāt par šiem jautājumiem un lai nav viss pēdējā brīdī. Jo tāds paralēls drusku var vilkt ar eiro ieviešanu, kad uzņēmējiem tā eiro ieviešana, ja mēs atceramies 14. gads, arī tie, kas atlika uz pašu pēdējo brīdi, viņiem bija tas krietni dārgāks process, sarežģītāk bija dabūt kādu, kas vispār var palīdzēt tīri tehniski, tīri praktiski, ja, un tas resurss bija vienkārši dārgāks. Tā kā no tāda viedokļa arī no naudas taupīšanas nolūkā, ja mēs gribam kaut kādas izmaiņas veikt, vai no savās IT sistēmās, vai no grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem paprasīt, lai mums kaut ko pielāgo, tad to labāk ir darīt laicīgi nekā 27. gada novembrī. Jā. Andi, ja es varu piebilst šeit par B2B segmentu, es rādīju prezentācijā, man bija iedots slaids no VDA, no kolēģiem, un principā šī gada 2. ceturksnī, visdrīzāk maijā, būs atvērta saziņa Latvija LV starp B2B. Attiecīgi tajā brīdī tad daudz vieglāk un varam jau uzņēmēji jau ar savā starpā apmainīties ar e-rēķiniem un varam jau tādā tā kā izmēģinājuma veidā to ieviest. Jā, tā īstenībā ir interesants jautājums, Edgar. Kā tu skaties e-adresē atvērs vaļā šo te B2B opciju, vai tev kā e-rēķina operatoram, vai vispār tas vairs vai visi ir e-adresē, lietojam vienu kanālu? Kā tā maina to tavu situāciju, vispār e-rēķina operatoru situāciju? Drusku maina, bet nebūtiski. Ja mēs skatāmies uz e-adresi, tad tā būtu tā, kritiskā infrastruktūra, mēs viņu tā varam nosaukt. Ja, ka tas ir risinājums, kas palīdz uzņēmumiem tikt pie šīs bāzes funkcionalitātes, kurā, ja tu esi pavisam mazais un tev ir pāris rēķini, ka tu vari izdarīt manuāls, teiksim, rēķinu izrakstīšanu un tas pats būtu ar rēķinu saņemšanu. Bet idejas tā ir kā infrastruktūra. Un, ja mēs runājam par tādām papildus lietām kā operators, kas, pieņemsim, nodrošina, ka tev ir
tur, nezinu, atbalsta funkcija, ka tu vari uzdot jautājumus, noskaidrot, kur ir tavs rēķins, tu vari pārliecināties par to, kāds ir tas rēķina status, ka tu saņem kaut kādu tur gan juridisko, gan materiālo, tā sakot, atbildību no operatora puses. Ja? Tās ir tās lietas, kuras tu izmantojot vari arī drusku, teiksim, dabūt plašāku pakalpojumu klāstu, kas jau ir vairāk vērsts uz klienta apkalpošanu. Ja? Nevis tikai uz pašas infrastruktūras nodrošināšanu, bet kas tev nodrošina ar papildus lietām, kas pārsvarā uzņēmumiem, kuriem ir lielāks rēķinu skaits, ir svarīgs. Tā kā, no tāda viedokļa raugoties, tas ir labs rīks, lai teiksim, maksimāli plaši noklātu to uzņēmumu klāstu, kas var piedalīties šajā e-rēķina apmaiņā, bet mums kā e-rēķina operatoriem tas arī ir viens no rīkiem, ar kuru mēs sakām, ka mūsu lielie rēķinu saņēmēji var iet pie saviem piegādātājiem un teikt, ka, ja jūs nevarat izrakstīt man e-rēķinu savā grāmatvedības sistēmā, jūs to varat droši iet un darīt e-Latvijā vai e-adresē šī gadījumā. Tā kā, jā, tas ir rīks, kuru izmantot vajag un var. Viņš nenodrošina pilnu spektru ar funkcionalitāti, kāda varētu būt nepieciešama uzņēmumam, bet atkal pamatlietas tur var izdarīt. Labi, paturpināsim Mārtiņa par telemu. Jā, līdz šim es saskāries, kad telēma man tā kā asociējās kā EDI rēķina operators, bet zinu, ka jūs Igaunijā ļoti aktīvi darbojaties vienkārši arī kā e-rēķina operators. Tad, jā, vai jūs Latvijā šobrīd arī esat e-rēķina operators vai tomēr EDI rēķina operators? Jā, es nedaudz kontekstam arī precizējuši, ka principā e-rēķins tas ir kā EDI rēķina, jeb EDI rēķina mazais brālis. Ja? Tā ir faktiski apakškopa EDI rēķinam. Telema, protams, ir Latvijā daudz atpazīstamāk, un mēs arī sniedzam pakalpojumus daudz plašākā mērogā EDI jomā, bet mēs vienmēr arī esam atbalstījuši šos te maksājuma pakalpojumu un izdevumu rēķinus. Līdz ar to mēs vienmēr arī esam bijuši e-rēķina operators. Mēs darbojamies kā e-rēķina operators Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Mums ir arī savienojums ar Latvijas e-adresi. Arī nododam kopijas atbilstoši jaunajam regulējumam uz vidu. Arī tajā pašā laikā mēs esam arī PayPal piekļuves punkts, ja, nodrošinam arī starptautisko e-rēķinu apmaiņu, un arī mums ir savienojumi, viesabunēšanas savienojumi arī ar citiem operatoriem Baltijas valstīs, tā skaitā arī Unified Post. Ja, tas nozīmē, ka teiksim, uzņēmumi, kas lieto telemu, arī var nosūtīt un saņemt rēķinus uz citiem pakalpojumu sniedzējiem. Mhm. Jā, varbūt droši vien, ka kāds pirmo reizi tu vārdu EDI dzird vai EDI, izstāst varbūt vienkārši, lai visi vēl saprot, kas tad ir tas EDI e-rēķins, vispār kas tas EDI tāds ir, lai ir skaidrība. Jā, tātad EDI tas ir preču rēķins, kas tiek automātiski nosūtīts no viena uzņēmuma noliktavas uzskaites sistēmas uz cita uzņēmuma noliktavas pārvaldības sistēmu strukturētā elektroniskā veidā. Tas nozīmē, ka nav nepieciešama manuāli atkārtot datu ievade sistēmā. Ja? Šos EDI rēķinus, kā preču rēķinus, pamatā izmanto mazumtirgotāji un to piegādātāji. Ja? Tad EDI rēķina plūsma notiek automātiski no vienas noliktavas uzskaites vai ERP sistēmas uz otru. Kā tas process notiek, ja, un kas ir vēl viena būtiska atšķirība no e-rēķiniem, kad tie parasti tiek adresēti uz kādu konkrētu lokāciju, vai tas ir, piemēram, veikals vai noliktava. Un šie EDI rēķini, viņi arī ir rindiņu līmenī daudz detalizētāki, ja, ar noliktavas datiem. Tur var norādīt produktu nosaukumus, cenas, sērijas numurus, produktu kodus, mērvienības, skaitu, derīguma termiņus un tā tālāk. Ja? Kā tas process parasti notiek, tad pirmais tas ir pircējs, kas sūta pasūtījumu konkrēti piegādātājiem, un atsaucoties šo elektronisko pasūtījumu, kas nonāk arī no sistēmas uz sistēmu, atkal pretī tiek sūtīts, tātad piegādātājs sūta pretī EDI rēķinu
Atkal tas notiek no noliktavas uzskaites sistēmas un noliktavas uzskaites sistēma. Ja? Tad saņem pasūtījumu, apstiprina, nosūta preci, vai kopā ar šo preci tiek nosūtīts šis EDI rēķins, vai jau pēc preces piegādes, ja, teiksim, tiek nosūtīts EDI rēķins. Tad pircējs saņem preci, pārbauda, apstiprina rēķinu. Ja? No sākuma rēķins nonāk noliktavas uzskaites modelī. Un tālāk, jau pēc apstiprinājuma, tas var tikt arī šie dati pārsūtīti arī uz grāmatvedības modulu. Ja? Un tad sanāk, ka, ja teiksim, šīs sistēmas noliktava ar grāmatvedību savstarpēji jau nesazinās, ja, tad tēlēm arī var nosūtīt kopiju uz grāmatvedības modulu. Ja? Un tādā veidā tad sanāk, ka gan noliktavas dati, gan grāmatvedības dati tiek vienlaicīgi apstrādāti. Tad dati ir nogājuši no sistēmas uz sistēmu. Tātad skaidrs, ka preču pavada dokuments ar kravu kopā iet. Tas ir papīra eksemplārs šobrīd. Cerams, kādreiz būs arī digitāls. Bet tad ko grāmatvedis izmanto šo papīru, kas nāca kopā ar preci, vai jo tur bieži vien mēdz salikt daudzi visu kaut ko iekšā, daži gan grāmatībā, dažreiz viņš arī nedara, bet vai tomēr tos EDI datus minēja no noliktavas sistēmu, un uz tiem datiem tad veids arī, ja viņi saintegrējās grāmatības programmu, veids grāmatojumu un rēķina apmaksu, vai tomēr vēl tiek sūtīts rēķins paralēli tam visam? Nē, paralēli kā papīra formātā vēl ieradumi pēc vai, teiksim, kaut kāda operatīva iemesla dēļ tiek vēl sūtīta arī šī pavadzīme, bet tieši kā rēķins, kā grāmatvedības datus vairāk nav nepieciešams papīra formātā sūtīt. Jā, bet sanāk tad uz tiem datiem, ko no viena noliktava, kur sākumā radās pasūtījums, uz tiem datiem tad arī uzģenerējās jau e-rēķins, teiksim tā, uz kura tad arī grāmatvedība var veikt visas pārējās darbības. Ja? Jā, tur ir iekšā arī nodokļu informācija un tā tālāk. Skaidrs. Jā, tad parunājām par tehniskām lietām, tagad arī par praktisko. Jā, vienmēr tev šo jautājumu uzdot, kā šis rēķins izstāsta no grāmatvedības puses un kad var iegūt to ieguvumu, un jo bieži vien arī valda tas uzskats, tas ir tagad tikai dubultā. Viss ir dubultā, nav nekādas efektivitātes un tam līdzīgi. Bet kā lai mēs iegūstam to efektivitāti? Es domāju, tur tie efekti ir daudz, varbūt grāmatvedībā, pieņemot, ka to procesu pārdomā un ievieš salīdzinoši efektīvi. Un tas pirmais, protams, ir tas, ka tas ir strukturēts elektronisks rēķins, līdz ar to viņš ir mašīna lasāms. Tas nozīmē to, ka vajadzētu ļaut lasīt mašīnai un nevajadzētu viņu mēģināt vadīt ar roku pašiem. Tad tas jau ir pirmais. Līdz ar to tas rēķins vienā vai otrā veidā, pat ja jūs neizmantojat varbūt rēķina operatoru pakalpojumu, kas nodrošina, pieņemsim, šo rēķina piegādi jau pašā ERP vai grāmatvedības sistēmā, jau faktiski līdz galam, bet pat jūs izmantojat e-adreses risinājumu bez tālākām kaut kādām integrācijām, tad tāpat viņš ir strukturēts mašīna lasāms, un jūs varat tajā grāmatvedības sistēmā viņu faktiski ieimportēt. Ko tas nozīmē? Tad nav jāvada rokām, tad parādās kaut kāds noteikti laiks. Protams, jo lielāks rēķinu skaits un apjoms, jo lielāks efekts. Ja? Pie maziem rēķinu skaita tas efekts, protams, ir nedaudz varbūt mazāks. Tas ir pirmais. Tad Amerikā, ja nemaldos, bija taisīts tāds pētījums par to, cik tad pareizs ir cilvēks, respektīvi, cik liels ir tas cilvēku kļūdas procents un tad vadot rēķinus manuāli ar rokām. Un tad tas rezultāts bija 85 līdz 90% gadījumu, tā kā cilvēks izdara pareizi to darbu, kas pirmajā acu uzmetienā šķiet baigi labi, 90% tā kā baigi forši. Bet, ja mēs paskatāmies no otras puses, tad katrs 10. rēķins ir nepareizs. Kaut kāda pārrakstīšanās kļūda vai kaut kas cits nav pareizi norādīts. Tad pie šādiem e-rēķiniem šis būtiski samazinās, tāpēc, ka tas algoritms faktiski to darbiņu izdarīs pareizi, pārnesīs šos datus pareizi bez šīm kļūdām. Tad tur jau parādās nākošais efekts. Tad tas ir tās divas lietas, kuras pamatā vai primāri cilvēki saskata, bet tā kā esmu arī praktiķis grāmatvedībā, tad tur ir vēl citas lietas, ko varbūt uzreiz uz pirmo acu uzmetienu neizdomājies. Jo, pieņemsim, grāmatvedībā bieži vien nonāk kaut kādi rēķini ar nepilnīgiem rekvizītiem. Grāmatvežiem šis šausmīgi nepatīk. Tad kāds tur kaut ko ir aizmirsis ierakstīt. Un tad kas jādara? Jādod atpakaļ šis dokuments no tām, kur viņš ir saņēmis, no kaut kāda projekta vadītāja, uzņēmuma vadītāja vai vēl no kaut kādas citas personas. Tad atkal ar šiem struktūrētiem elektroniskiem rēķiniem šī faktiski rekvizītu pārbaude, es gribētu teikt, izslēdzās, tāpēc, ka viņi tur nevar nebūt. Tie ir obligāti strukturēti lauki, tad viņi tur viennozīmīgi vienmēr ir.
Nu, lūk, un tad vēl viena lieta, ko es tā kā sagaidītu, vismaz, kas būtu šis efekts, vai vismaz es mēģinātu viņu panākt, veidojot savus tos procesus, ir grāmatvežiem mūžīgi sāp darbs ar trūkstošiem dokumentiem. Proti, tad tie dokumenti kaut kādā nebūtu veidā ir jāsadzenā un jādabū no šiem te, vai no uzņēmuma struktūra vienībām, vai no uzņēmuma vadītājiem, atkarībā no to, vai jums ir in-house vai ārpakalpojums, bet tam tā kā nav izšķiroša nozīme. Tātad šajā gadījumā jums visdrīzāk būs viens konkrēts kanāls, lai kāds tas arī nebūtu, kur jūs būsiet izvēlējušies, un šajā kanālā būs visi šie rēķini. Tad faktiski tas iztrūkstošo dokumentu skaitam vajadzētu arī būtiski samazināties. Protams, ka visi nav e-rēķini, ja, tad struktūrētie tur ir grupas, kur ir arī vēl citi rēķinu veidi pieejami, bet tomēr lielai daļai šis te būtiski, es domāju, risināt šo te jautājumu. Vismaz es to sagaidītu. Tas tāds varbūt tādas galvenās lietas, bet lai tas viss darbotos efektīvi un jēgpilni, es domāju, ka tas ar šiem rēķiniem ir jāmaina tas domāšanas veids no dokumenta apstrādes uz datu apstrādi. Ja? Tad tas ir droši vien tas tāds galvenais takeaway, kad ar šiem e-rēķiniem mēs mainām to apstrādes veidu uz datu apstrādi. Ja? Nedomājam vairs tikai dokumentu līmenī. Jā, par to PVN deklarāciju un ēdēs. Jānis ļoti labi izstāstīja no tehniskās puses, kāda ir tā praktiskā vīzija, kuriem tas varētu derēt, nederēt no tās tehniskās vidskatu punkta. Kā tas ir no arī mums lietotājiem jautājums, ko tad ar čekiem darīt, kā ar visu pārējo, kas būtu. Kā tev no tās reālās prakses puses, kā tā rekomendācija, kurā brīdī varētu būt, kad šis EDS ir laba opcija, vai kaut kā tur uzņēmumi, ja tu dari to un to, dari tā un tā, tad EDS tev būs ļoti labs, bet ja tev vēl ir tas un tas, tad rekomendēt tomēr labāk ir grāmatīs programmā, tā kā šobrīd, kur viss ir apkopots, čeki, rēķini un viss grāmatojumi dažādi veidi. Mēs ar šito jautājumu esam ar Jānu pārunājuši. Man prieks dzirdēt, ka Jānis saka, ka viņu valstsiem dienas ir ieklausījies grāmatvežu asociācijas idejās un tā kā norādījumos vai priekšlikumos. Bet varbūt solis nedaudz uz apakaļ. Tad Latvijā ir pēc valstsiem dienas datiem apmēram 374,000 nodokļu maksātāji. Tad apmēram 189,000 tās juridiskas personas, pārējie saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti un tā tālāk. No šiem visiem 374,000 apmēram 77% gada apgrozījums ir zem 50,000. Tad teorētiski varētu nebūt PVN maksātāji, bet principā mēs paskatoties arī, cik tad ir reģistrēti PVN maksātāji, proti no tiem visiem 374,000 tie ir apmēram 22%. Tad tas e-rēķini attiecās uz visiem 374,000 šiem nodokļu maksātājiem, PVN maksātāji ir tikai 22% no tiem. Tad tiem 77 vai 78 principā tad uzreiz jau šī PVN deklarācija vispār nav aktuāls jautājums. Tad kas notiek ar pārējiem tiem 22%? Tad grāmatvedības kārtošanu neviens nav atcēlis, tad tā ir jebkurā gadījumā jādara. Grāmatveži šo parasti dara kaut kādā grāmatvedības sistēmā. Grāmatvežiem, ja ir, tā teikt, piedod, man nav latvisku vārds, bet single source of truth, tas ir vislabākais veids, kad ir kaut kāds šis viens patiesības avots. Un, protams, patiesības avots ir šī grāmatvedības sistēma, jo viņi jebkurā gadījumā jau viņā strādā. Tas ir viens. Un tagad, jo mēs redzam, ka tur ļoti cītīga grāmatveži sāk šausmīgi salīdzināt ar to, kas tajā EDS ir un kas manā grāmatvedības sistēmā un sāk ķert un iztērē šausmīgi daudz laika. Bet tad, ja jums jau tajā grāmatvedības sistēmā ir šie dati, tad visticamāk, ka tam grāmatvedim daudz vienkāršāk būs no tās grāmatvedības sistēmas izveidot šo PVN deklarāciju un neizmantot šo saucamo burkānu. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt, kā jau minēju, šis ir tie patiesie dati jau tajā grāmatvedības sistēmā jau ir. Nākošais, e-rēķini nenosedz B2C segmentu ar patērētājiem, proti. E-rēķini nenosedz šobrīd vēl vismaz Eiropas darījumus. E-rēķini nenosedz trešo valstu darījumus. Un šķietam varbūt, kas ar trešo valstu darījumu un Eiropas darījumu, mums jau tāda baigi parasti nav, bet patiesībā šobrīd ir ārkārtīgi daudz, tāpēc, ka visādas abonēšanas no dažādās platformās, dažādos rīkos un tam līdzīgi, līdz ar to ļoti daudziem uzņēmumiem tomēr ir šie Eiropas vai trešo valstu rēķini. Tālāk, tad šie e-rēķini nav un nenoseks, tad saucamais avans norēķinus proti čekus. Tad arī tā sadaļa tur nav. Papildus tur vēl nav neatskaitāmais vai daļai atskaitāmais PVN priekšnodoklis. Līdz ar to ir gana daudz informācijas, kas tur nav, un tad, lai viņi nonāktu pie kaut kāda pilnīga risinājuma, ir ārkārtīgi daudz, kas tur varētu būt jāpapildina.
To pasakot, droši vien ir kaut kāda neliela grupa nodokļu maksātāju, kur varbūt iet pie grāmatveža reizes gadā un iespējams to grāmatvedību kaut kā nebūtu, tur mēģina kārtot pašu spēkiem. Bez šī grāmatveža, un kuram nav, tur tā teikt, pieņemsim kase, kuriem nav tur čeku, kuriem nav trešo valstu un Eiropas Savienības, un arī īpaši daudz nav tur neatskaitāmie PVN, un tad viņš vienkārši varētu pats varbūt ar savu spēkiem tur uzģenerēt šo PVN deklarāciju. Bet tā grupa, manā vērtējumā ir salīdzinoši neliela, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas paliek tiešām burkāns tikai tiem, kam tas ir vajadzīgs, un lai tiem pārējiem, kā minimum 78% nodokļu maksātājiem, plus vēl liela absolūtam vairākumam no tiem 22% PVN maksātāji, dēļ šīs automātiskās PVN deklarācijas nerodās papildus kaut kādi pienākums aizpildīt kaut kādus laukus, kā piemēram šis apmaksas lauks vai vēl kaut kādi citi lauki, kas būtiski palielinātu, viņam šo darbu apjomu. Man patīk vienmēr ļoti vienkāršot lietas. Tad nosauc vairākus parametrus. Ja man kaut viens no šiem parametriem ir, kā saka, ček, lai atzīmētu, tad vai man ir čeki, vai man ir kaut kāds PVN, tad praktiski es turpinu fokusēties uz grāmatvedības programmas PVN deklarāciju. Un tas, kad aiziet uz EDS, viss kārtībā, bet gala variants ir deklarācija. Jā, es teiktu, ka grāmatvežs visdrīzāk pamatā izmanto savu grāmatvedības sistēmu, kurā viņam būs viens patiesības, kas būs šis viens patiesības avots, un minimāli vajadzētu mēģināt salīdzināt tos datus, kas automātiski ielasās tajā PVN deklarācijā, un pieņemot, ka jūs pārzināt, protams, ka jums ir visi šie dokumenti kā tādi. Jā, vidam arī tas ir arī mērķis, kad ja ir viss šī, tad ir deklarācija no grāmatvedības programmas, tad tas ir primārais, un tur arī jūs salīdzināsiet kaut ko, bet tur ir tie konkrētās jau gala variants. Principā tas, ko mēs sakam, ka ja uzņēmums jau tagad izmanto šīs automātiskās sasaistes no savas grāmatvedības sistēmas un veido PVN deklarācijas automātiski, tad viņam visdrīzāk nebūs pievienotā vērtība no šīs jaunās funkcionalitātes, bet tie, kas vēlas, vienalga viņam ir jau sasaiste, nav sasaiste, viņi varēs izmēģināt šo. Tas nebūs, ka tā ir tikai vienīgā iespēja, kā to darīt, tā būs papildus iespēja, ja vēlies pamēģini, ja vēlies nospiest šo pogu, ielist šos datus, var pēc tam papildināt, ja tu saproti, ka tev ir ērtāk strādāt citā veidā, tad tu strādā citā veidā. Tas nav nekādā veidā obligāti, ka tev tikai šādā veidā tu vari pielasīt datus PVN deklarācijā. Jā, Raivo, vēl viens jautājums par šo, ir tas termins dzirdēts, ko grāmatvežs saka, e-rēķins jau ir tikai dokuments samaksāšanai, un man tāpatās dzīve nemainās, man tagad tikai dubultā lieta, man iet parasts rēķins, nodokļu rēķins, un šis man ir tikai samaksāšanai. Kā tu rekomendē uz šo visu paskatīties e-rēķinu pasaulē, jo šis, ja es noklausot, arī man saka, nē, tas ir cits dokuments, vai es tiešām jūtu, ka man ir divi dokumenti, līdzīgi kā pavadzīmē, man ir preču pavadu dokuments, kur es līdz šim biju pieradis izmantot visur vienu šo te papīra eksemplāru. Kā uz to būtu e-rēķinos jāskatās no grāmatvedības puses? Man ļoti žēl, ka tādā nozarē ir radies varbūt tāds haoss, un tie, kas ceļ to paniku par to, ka tas ir tikai dokuments plikai samaksāšanai. Tad, ja mēs šeit ir vairāk pamatprincipi, tad ar e-rēķinu ieviešanu nav parādījies jauns attaisnojuma dokumentu veids. Nav. Tad tādi, kādi bija, tādi viņi arī vēl šobrīd ir. Tas, kas ir mainījies saistībā ar e-rēķinu, ir pateikts, ka tas attaisnojuma dokumentu veids, kurš ir rēķins, tur samaksāšanai iekvās rēķins, šis te attaisnojuma dokumentu veids ir jāsagatavo struktūrēt elektroniskā rēķina veidā. Vēl, ko es gribu uzsvērt, tas, ka ar e-rēķinu ieviešanu grāmatvedības principi arī absolūti nemainās. Jāpieturās pie šiem divām patiesībām, un tad no tām arī var atspērties un kārtot un pārdomāt to savus procesus. Lūk, ja mēs skatāmies šis te samaksāšanai iekvās rēķins, tad grāmatvedības likumā ir norādīti šie attaisnojuma dokumentu veidi. Tad pirmo reizi viņš parādījās vispār 2011. gadā. Tad pēc tam mūsu jaunajā, kas vairs nekāds jaunais nav, no 21. gada, ja nemaldos, tad grāmatvedības likums arī šis attaisnojuma dokumentu veids, samaksāšanai rēķins, viņš tur ir un viņš nav mainījies. Nevienam nebija neviens jautājums līdz tam, bet ar e-rēķiniem pēkšņi par to, nezinu, kāpēc paceļās diskusija. Tad vienkāršot sakot, tas ir tas pats rēķins, kur jūs taisījāt,
šobrīd jūs varat, protams, izklaidēties, ja jūs ļoti, ļoti gribat un taisīt atsevišķu vienu kā komercrēķinu, vienu kādu rēķinu samaksāšanai, vienu nodokļu rēķinu atsevišķu, tur vēl kaut kādus varat piemeklēt tos veidus, bet tas nav nepieciešams, nav jāsadala. Tad viņš pilda vairāk šīs lomas, bet vienkāršot lielākam absolūtam vairākumam, tas ir tas pats rēķins, tas nav tikai atsevišķi kaut kāds dokumentu samaksāšanai, tas ir tas normālais jūsu rēķins. Skaisti. Un vēl viens grāmatisks jautājums. Es no tehniskās puses jau arī stāstīju šodien, ka e-rēķinu nedrīkst parakstīt. E-rēķinu, tehniski var parakstīt, e-parakstā augšupielādē failu un visur likt. Nevajag likt e-zīmogu, un tās ir divas nesavienojamas lietas. Mums ir ienākuši jautājumi, kad ir tomēr gadījumi, kad rēķins ir jāparaksta. Tad no grāmatīs puses, vai tad tiešām ir kāds gadījums, vai tur tomēr ir kaut kādas nianses, kas ir jāņem vērā, kad tas paraksts arī tikai ieradums mūsu līdz šim bijis? Jā, tu pareizi teici, no tehniskās puses, ja jūs parakstīsiet to, piemēram, kaut kādu e-doku vai kaut ko tam līdzīgu, man liekas, ka nemaz nevar, tāpēc, ka viņš neļaus tādu pielikumu parakstīt, tad jums vajadzēs kaut kā ļoti pamocīties ielikt kādā arhīvā un tad parakstīt to arhīvu. Tur jau ir paredzēts, ka jums to neļauj darīt, bet, ja jūs tur ļoti spītīgi to mēģināt izdarīt, tad, protams, to izdarīt jūs droši vien kaut kādā veidā varat, bet to noteikti darīt nevajag. Tāpēc, ka grāmatvedības likumā arī ir konkrēti norādīts šis attaisnojuma dokumentu veids, viņš var nesaturēt rekvizītu parakstu. Tur tieši tāds arī melns uz balta ir tā teikt uzrakstīts. Tad, ko ir svarīgi šeit atcerēties? Rēķins neatkarīgi no tā, vai viņš ir bijis papīra formātā, vai viņš ir bijis PDF formātā, vai viņš ir tagad strukturēts elektronisks rēķins, pats par sevi šis rēķins neapliecina divas lietas – pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi. Tad klasiski, protams, vienmēr par preču piegādi cilvēku ir izteiktāk tautā sauktā pavadzīme, ko bieži vien lieto. Ar pakalpojumiem cilvēkiem šķiet vienkāršāk. Tāpēc, ka bieži vien tie pakalpojumi varbūt ir par nelielām summām, un tur var apliecināt kaut kā to visu savādāk, un tad nedomāt tur tā rekvizīta paraksts kontekstā. Bet, ko es gribu uzsvērt, pats rēķins jau iepriekš un līdz šim, un tā arī bijis līdz šim, un arī pēc tam, tad pats par sevi viņš neapliecina ne pakalpojumu sniegšanu, ne preču piegādi. To pasakot, tas nenozīmē, ka tur vienmēr ir jābūt gan vienā, gan otrā gadījumā jābūt ir šim te parakstam. Tad atkal tajā pašā grāmatvedības likumā ir aprakstīta elektroniska apliecinājuma, kā piemēram, ja? Tad kādā veidā puses var un kādā kārtībā elektroniski apliecināt to, ka vai nu pakalpojums ir piegādāts, vai nu arī attiecīgi preces ir piegādāts. Tā kā tur ir iespējas, tur ir jāskatās dažādām nozarēm, droši vien ir dažādi šie piegājieni, kā piemēram, pieņemsim, kur jūs esat e-komercijas uzņēmums, strādājat, piemēram, internetu veikals. Šobrīd jūs varat, pieņemsim, pat uztaisīt priekšapmaksas rēķinu, sagatavot viņu, piemēram, strukturētā veidā, nosūtīt jūsu partnerim. Partneris viņu samaksā, tāpēc, ka jūs gribat šo priekšapmaksu, ar kurieru veikt preču piegādi, un faktiski ar to principā varētu beigties jūsu dokumentu tā ķēdīte. Tāpēc, ka jūs varat arī gatavot, jo esmu dzirdējis ļoti daudziem, ka nepatīk, ka tagad var negatavot to gala rēķinu. Mēs to iestrādājam principā tādu atvieglojumu un tādu bonus formu, bet ja kādam ļoti gribās, tas jau nav aizliegts, viņš var turpināt gatavot šo gala rēķinu, ja viņš tā saskata par vajadzīgu. Savukārt preču piegādi nodrošinās šī ieraksts šajā kurjera sistēmā, protams, ir jāieliek pienācīgs atsauces vai tajā jūsu internetu veikala noteikumos vai līgumos vai vēl kaut kur, kā jūs organizējat šīs lietas, vai tikpat labi varbūt ir savādāk kaut kādā veidā jūs vienojaties par šiem piegādes noteikumiem. Bet, ko es gribu pateikt, ka var būt situācijas, kad vai pareizi pārdomājot, tie dokumenti ir mazāk nekā viņi bija, nevis vairāk tieši otrādā, kā šobrīd saka. Un rekvizīts paraksts nav vienmēr obligāti, bet tur, protams, ir jādomā par to, kādā veidā jūs apliecināt, ja es pieņemsim, saņemu, kā uzņēmums pieņemsim preces no internetu veikala, kancelēs kaut kādas, es tur iespējami vienkāršāko risinājumu, kādā veidā es varu apliecināt šo te preču, kaut vai pieņemsim ar bankas maksājumu, piekrītot, saņemot. Tur ļoti daudz tās lietas. Savukārt, ja es kaut ko piegādāju ārkārtīgi, tur vērtīgi, tad iespējams es līgumā jau būšu uz 2 lapām aprakstījis preču piegādes un pieņemšanas un pārbaudas noteikumus, un tur vēl sagatavošu vēl 2 kaut kādus preču piegādes dokumentus, kurus vēl tik tiešām ar elektronisko parakstu parakstīs. Bet tas ir tikai tāpēc, ka man tas biznesa risks ir tāds, ka es to saskatu, ka tas man ir vajadzīgs. Ja? Tā kā tur ir jāvērtē arī, protams, te uzņēmumu biznesa riski un kas kurā situācijā
un nozarē ir iespējams, kā tas praktiski notiek un tā tālāk. Un arī tie, kas īstenībā varbūt neizmanto kurjeru, ar lielākiem vai mazākiem risinājumiem var radīt šos te pašu elektronisko apliecinājumu kaut kādus, vai nu pašu saviem spēkiem rīkus, vai nu izmantot jau kaut kādus rīkus, kurus rada, teiksim, citi, un atrisināt šo te problēmu rekvizītas parakstu. Un principā ņemot vērā to, ka tas dokuments, ja viņš rodās atkal kaut kādās jūsu tur sistēmās, tad, principā, no šī paša rēķina var ģenerēt arī visus tos pārējos nepieciešamos, es pat negribu teikt dokumentus, bet datus uz tām pārējām sistēmām, pieņemsim to piegādes sistēmu vai vēl kaut kādiem rīkiem. Tā kā tas, es gribu teikt, ka viss ir izdomāt šo procesu tiešām efektīvu, bet es arī ļoti labi saprotu, tu grāmatuži ir ļoti tādi akurāti, cītīgi un kārtīgi, un patīk, kad ir melns uz baltu uzrakstīts. Tas, ko mēs domājam darīt, ir, proti, šodien seminārā jau par to ir runāts, tiek strādāts Latvijas valsts standarta darba grupā pie šīm te vadlīnijām, kas dos lielāku skaidrojumu. Tur neatbildēs varbūt uz visiem jautājumiem par e-rēķiniem, bet diezgan labu lielu daļu tas noseks. Bet arī Grāmatužu asociācija ir apņēmības pilna strādāt gan ar Finanšu ministriju, gan ar valsts dienestu, lai radītu tādus pārdomātus vadlīnijas un metodiku, teiksim, uzņēmumiem, kuru viņi var lietot, iespējams. Es to gribētu un iedomāju savā galvā ar tādiem piemēriem, tieši uz šiem sāpīgiem. Varbūt tur ne pašu sarežģītāko, ne akcijas preci ar kaut ko tur vēl, bet, teiksim, sāk pakāpeniski, teiksim, risināt šo preču piegādes jautājums arī. Praktiski tātad risinājumi ir, viens pret viens. Pārslēgt nevar uz e-rēķiniem, jāsās process, bet risinājumi var atrast. Risinājumi ir, un īstenībā, droši vien, ka tāds man viens no tādiem galvenajiem arī, ko paņem līdzi jums, Dievu dēļ nevajag viens pret viens pārkopēt esošo papīra procesu uz šo te digitālo procesu, tad tas nekas labs tur nebūs. Vajag pārdomāt, vajag paskatīties un var atrast noteikti veidus, kā to darīt efektīvi. Jā. Tad tu saki, ka saņemtos e-rēķinus nevajag izprintēt un likt mapītē. Nē, nevajag. Bet tas XML var izprintēt. Jā, kodu. Var izprintēt, tas iespējams, jā. Labi, Jāni, īsumā. Kas tad ir tās tuvākās vēl lietas, kas mums valsts līmenī sagaidāms? Varbūt kaut ko var ieskicēt tuvākie plāni, jā. Pāris lietas, ko pieminēja arī prezentācija iepriekš, tad sadarbojamies ar Latviju LV, tātad izmaiņas Latviju LV gaidam visdrīzāk maijā. Kā viena no lielajām izmaiņām, manuprāt, lielajām izmaiņām, tas, ka e-rēķini būs nodalīti no e-adreses saziņas, kā atsevišķa sadaļa, ka varēs arī pilnvarot grāmatvežus, piemēram, tikai e-rēķinu saziņai tajā Latviju LV portālā. Un ka būs pieejama arī šī B2B saziņa Latviju LV portālā, ka varēs šo pamēģināt. Bet Latviju LV arī nodalot, tas ir tikai e-adreses interfejs. E-adresi mēs varam lietot arī neatverot vaļā Latviju LV, ja tās sistēmas, kuras mēs izmantojam, ir saintegrētas ar e-adresi. Jā. Tā kā tas ir Latviju LV ir tāds ērts, ja tu līdz šim lieto Excel, tad tagad tev Latviju LV būs visas iespējas. Attiecīgi mēs arī turpinam kopā sadarbībā ar VDA uzlabot šo risinājumu Latviju LV. Un balstoties uz tām idejām, kas nāca no inovāciju sprinta pagājušajā gadā, tad attīstam šo risinājumu. Tas ir tāds viens virziens, tad vidpusē, protams, mēs skatāmies, kas ir mūsu sistēmās, kas mums ir jāpilnveido, jāuzlabo. Arī rādīju uz ekrāna bija tāds tā kā ekrāna šāviņš no tā, kādi būs nedaudz savādāki ekrāna tie izveidojumi, kā viņi iztīsies šie ekrāni EDS-ā, lai lietotājiem ir vieglāk saprast, kādi rēķini ir atnākuši, kādi rēķini iespējams ir nonākuši kā duplikāti vai ar kādu kļūdu ienākuši. Tie tādi, varbūt tās netik lieli, bet tehniski uzlabojumi, lai mums visiem ir labāk un ērtāk. Un tad, protams, mēs no vidu puses mēģināsim saprast, kāds ir, labākais veids, kā uzrunāt sabiedrību, un palīdzēt sabiedrībai gatavoties uz 28. gadu. Tad tevis pieminētās vadlīnijas, un līdz 28. gadam es domāju, ka mums parādīsies jauni jautājumi, kurus tad centīsimies kopīgi risināt. Pavisam īsi, Edgar, kā mēs izskatāmies uz Eiropas fonu, jo tu pārstāvi uzņēmumu, kurš darbojās visā Eiropā? Mēs noteikti neesam pionieri. Mēs šobrīd esam kaut kur tajā otrajā pusītē, ja mēs runājam par termiņu ieviešanai biznesam, ja runājam par e-rēķiniem.
Kas no vienas puses ir labi, mums ir iespēja paskatīties uz citiem, kā citi dabūna pirmos punus un mēģināt no tiem izvairīties. Un šobrīd, ja mēs skatāmies, pieņemsim uz Beļģiju un Poliju, kas šī gada sākumā ievieš tos e-rēķinus, tad arī ir kaut kādas lietas vai atziņas, kuras mēs varam gūt. Kopumā, ja mēs runājam par to, kā mums veicās tīri no tehniskā viedokļa un šajā e-rēķinu apmaiņā, kas ir bizness uz valsts sektoru, tur mēs kopumā izskatāmies labi un tādas lielas tehniskas un juridiskas problēmas mēs nenovērojam. Tas, kas mums vēl ir jāizdara, protams, kā jau Jānis minēja, viena liela sadaļa ir sabiedrības informētība un to, lai visi tā kā pieņem un saprot, ka tas 28. gads nav nekur aiz kalniem un kad īstenībā tam ir jāsāk gatavoties laicīgi. Otra lieta, protams, mums ir vēl kaut kādas nianses, kas ir jāatrunā, tīri kā tad īsti mēs šos e-rēķinus uztveram, tīri no tā viedokļa, kurš tad ir galvenais, kurš pasaka, kur es to e-rēķinu gribu saņemt. Ja, un tā pie decentralizēta e-rēķina apmaiņas modeļa ir diezgan būtiska lieta, ja, kad šis rēķinu saņēmējs īstenībā būtu tas, kuram būtu galvenā teikšana, kā tad tas rēķins tiek sūtīts. Ja, kad viņš tiek sūtīts nevis caur e-pastu vai nevis tiek likts tur kaut kādā pašapkalpošanās portālā, kas arī ir vēl viena opcija, ja, bet kad viņš šo e-rēķinu gribētu saņemt savā e-adresē, piemēram, vai savā grāmatvedības sistēmā. Ja, kad rēķina saņēmējs ir tas, kuram šī prioritāte noteikt šo rēķinu sūtīšanas kanālu ir kā primārā. Tā kā kopumā es teiktu, ka mēs esam kaut kur pa vidu. Lēši no mums drusku atpaliek, tas mums, protams, silda sirdi. Igauņi mums ir drusku priekšā, tas atkal ne tik ļoti silda sirdi, bet mēs kā vienmēr pa vidu. Andi, es varbūt gribēju piebilst par to, ka vai e-rēķinu šobrīd risinājums ir pat pilnība un ideāls? Droši vien, ka nē. Viņš ir būtiski labāks nekā tas bija gadu iepriekš, pateicoties īstenībā gan Andi tev, gan Jānim, gan Grāmatvežu asociācijai un Liktei, kas aktīvi iesaistās īstenībā šajā. Ir dažādi limitējumi. Neviens risinājums nav ideāls un nav pat pilnība, bet arī dažreiz ir kaut kādi limitējumi arī pašā standartā kā tādā. Arī to es gribu teikt, ka tas nav arī, akmenīts sirds tādā izpratnē, kad Eiropa strādā un nepārtraukti, tad teikt, tur nāk kaut kādi papildinājumi un pilnveidojumi. Tā kā mēs kopā strādājam, veidojam šo risinājumu iespējami ērtāku, lai viņš sasniegtu vairāk šos mērķus, gan būtu administratīvi vērts, gan arī valstīm dienestam būtu tie dati, kas viņiem ir tik tiešām vajadzīgi un kas ir jēgpilni. Labi, mūsu laiks jau esam nedaudz pārtērējuši. Jā, tad ļoti ceru, ka informācija bija vērtīga, noderīga. Centāmies pieskarties, atbildēt uz šiem populārākajiem jautājumiem, kurus ikdienā dzirdam no klientiem, grāmatvežiem, kas viņiem ir aktuāls par visām šīm tēmām. Un ceru, ka saņēmāt atbildes. Ja kaut kas vēl nav atbildēts, noteikti atbildes arī sekos tālāk. Paldies, kungi, par dalību un tikšanos. Varam.